Sveiki! Ar jums kopā atkal esmu es, Ghost DK. Šī būs mana 4. pamācība, kurā parādīšu jums, kā caur Adobe Dreamweaver uztaisīt pašiem savu pirmo dizainu. Protams, iesācēju variantā. Tā kā, jā, noskatieties. Ja gadījumā kaut kas nav skaidrs vai kaut kas savādāk, rakstiet zem mana posta vai arī privāti, paskaidrošu jums. Jā, un pagaidām tas laikam viss. Tā, dodamies uz Dreamweaveru. Tā es esmu izveidojis jaunu saitu nosaukumu test. Tā kā tagad ņemu PHP caur file new un izvēlos blank temple, PHP temple, un te ir vairākas izvēles ar 2 kolumām, ar 3. Jā, žēl, ka nav ar 4, lai gan to es jums kaut kādā aiznākošā video parādīšu, kā uztaisīt pašiem ar 3, 4, 5, varbūt 6. Atkarīgs, cik liela mājaslapa, cik saspiests jūs tur visu vēlaties. Tā, bet šajā gadījumā es paņemšu 3 kolumnas, fixedu, headers un footers. Tā, tālāk ir CSS layouts, īsie CSS failam. Tā, jūs varat uzlikt lapu augšpusē, lai viņš automātiski būtu, vai arī kā jaunu failu. Un, protams, ja jums ir savs CSS failiņš, protams, varat izvēlēties arī to. Bet es ņemšu jaunu, create CSS, tā nosaukums viņam būs pavisam vienkārši, standarta CSS. Tā saglabājam. Un automātiski mums atvarās dizains ar rakstiņiem, lai saprastu, kuri kas. Tā kā tā pirmām kārtām nomainīšu šito backgroundu webā. Šis ir tas palākais. Tātad dodamies uz CSS failu. Tā. CSS body. Jā, starp citu uzspiežot uz body. Mēs dodamies labajā pusītē lejā. Un šeit mums ir properties for body, opcijas priekš body. Tā kā tur mums diži nav jāložnā, ja negribam. Un es izdzēsīšu backgroundu. Tā, otro peles taustiņu un delete. Uzspiežam vēl vienreiz body. Jā, body. Un pievienojam add properties. Es paņemšu background image un rekur pretī viņam tālāk bišķi ir browse, tāda mapīta dzeltena. Diezgan grūti ir ieraudzīt. Tanī vietā, jo tas lodziņš tāds maziņš. Uzspēšot to, viņš piedāvā failus. Tā. Vajag darba galdu, backgroundu. Un bildes. Tā, es ielikšu šo. Jā, starp citu, kad jūs uzspiežat uz bildēm, jums apakšā ir iespēja pastīties bilšu izmēru un lielumu. Ir diezgan laba lieta, jo backgroundam jābūt parasti liela izmēra. Ja viņš būs maza izmēra, viņš vienkārši būs daudz bildītes sauktas kopā. Tas neizskatās diezko forši. Tā, ok. Yes. Tā, tagad mums vajadzētu būt backgroundam. Jep, rekur arī ir bildītēm. Tā, headeri. Mēs uzliksim arī bildīti. Tā, man ir jau... Man nav. Tā, tūlīt paņemsim. Tā. Labajā pusē augšpusītē ir tables. Insert,
un zemāk zem vārda insert ir bultiņa ar visādām featurām, kuras varat paši patestēt uz tukšas lapiņas un jā, nonākt pie secinājumiem. Lai gan mēs iesim visiem viņiem cauri vēlāk, taču pašlaik man vajag pašu pirmo come on jā. Un bildes. Tā. Background nevajag. Tā izvēlamies mapi. Kā man besīja šis skats. Faili nav vajag. Mājaslapā headeris. Tā, pastīsimies headerīti. Hop. Tā, likšu šo. Ok. Banners ne, bet headers. Tā, local host tests. Tā, ok. Tā, bilde mums ir par lielu, tāpēc mēs viņu savilksim bišķi mazāku. Tā. Tagad mēs noņemsim šo šeit atstarpi augšā un apakšā. Jā. Uzspiežot uz jebkuras vietas un mazliet pagaidot, jums parādās tāda ikoniņa, kas ir kodu navigators, uz kuras uzspiežot jums parādās CSS faila kods, tieši tā vieta, kuru jūs uzspiedāt, kas ir priekš šīs vietas. Tātad manā gadījumā es uzspiežu uz headeri, atstāju pelīt mierīgu, parādās kods uzspiežu, un ir headeris uzspiežu, un automātiski viņš mums pārmet uz headeri. Tātad, lai noņemtu atstarpi, uzspiežam šeit 0, un šeit arī 0. Dodamies bišķi zemāk, un šeit 0. Tas noņemt mums atstarpes no kreisās, augšējās un apakšējās maliņas. Tā, uzspiežam refresh, un rekur nav vairāk atstarpes. Protams, labajā malā jums paliks atstarpe, un tad vienkārši pievelkam, cik daudz mums viņu tur vajag. Tā, pastamies. Tā, mums palika neliela atstarpīte, kuru mēs tūlīt noņemsim. Centīšos noņemt. Tā. Noņemts. Tā, banners mums ir. Ne banners, bet headeris. Un arī apakšā footeri mēs noņemsim. Nevis noņemsim, bet izmainīsim krāsu. Tā. Footeris. Tā. Krāsa. Tā. Otru iespēja. Ja mums vajag krāsas vai vēl kaut ko, nodzēšam esošo krāsu un uzspiežam speisu. Automātiski mums parādās kodiņi, ko piedāvā Dreamweaveris. Šajā gadījumā es gribu kolāru un vajadzīgs ir dubultklikšķis. Tā, atvainojos, man kāds zvana. Labi, tas nav tik svarīgi. Pagaidīs. Es sāku pīkstēt. Tā, un krāsu mēs uzliksim sarkanu. Un viss norefrešosim. Paņemsim pilnu. Un apakšiņa mums ir sarkana. Tā, un krāsa, protams, pēc savas izvēles. Es jums tikai tagad rādu. Ieskats tāds, jā. Tā. Jā, protams, šeit varat visu labot pēc saviem ieskatiem. Visu. Tā. Ko vēl? Jā. Parādīšu jums, kā nomainīt no tā. Tūlītās.
Es pastīšos, uz kādu kodus esmu uzlicis. Tā, ja nemaldos, man stāv uz PHP. Nē, meloju. Stāv uz HTML skripta. Lai šo ātri vien pārtaisītu. Paņemam blank page. Tas ir tukšu lapu. PHP un none. Create. Tā. Nē, man jau ir uz PHP skripta atbalsta. Pats dizains ir uz HTML. Tā kā, ja mēs ierakstīsim, pieņemsim šeit. Ierakstīsim. Tā, varbūt šeit. Spiedīsim enter divas reizes, man būs 53. Un caur kodiņu mēs uzrakstīsim. Hop. Tā, ne. PHP. Atstarpi. Klūte. Atstarpi. Pieņemsim to pašu config punkts PHP. Un noslēgsim kodu PHP. Tad attiecīgi mums vajadzētu būt PHP skriptiņam, kura mums neparādās. Un kāpēc neparādās? PHP include. Tā, labi. Negribu tā, pārbaudīsim. Vai strādā vai ne? PHP include. Pieņemsim login.php. Jap, ir. Es kaut ko būšu nepareizi uzrakstījis vienkārši. Lai gan es rakstīju ar šitiem semikolām, bet tiem spīčām manai gājam. Kas viņam? Vot. Nebija pareizās semikoliņas, uzspiedz augšējās. Vienkārši. Tā. Refrešējam. Un rekur mūsu PHP kods. Kurš, ja jūs uzspiedīsiet, piesim pilnu, nevis pilnu, bet lai jau apskatu, viņam vajadzētu jums parādīt. Es neesmu vēl saglabājis, tāpēc man tā arī neparādīja. Tas var Firefoxu. Nē. Ok. Es vēlos. Nē. Mēs paņemsim un uploadosim viņu. Mūsu. Vai. Tā. Yes. Jā. Es vēl neesmu jums saglabājis šo lapu. Vai. Nevis ņū, bet save as. Ok. Viņš vienkārši pateica, ka nav pāris indeks reģioni vēl. Tā. Indeksu. Jā, starp citu, nezinu, vai jūs zināt, kāpēc sākuma lapas parasti raksta indeks. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa, kā lai jums pasaka, mājaslapu, browseru, ja jūs pieņemsim uzrakstīsiet www. Ja jums vienmēr sakot būs saglabāts savādāk, un jūs rakstīsiet www. Tur pieņemsim mans webs.lv, un jums nebūs indeks fails, bet pieņemsim tur sākums.php,
Viņš vienkārši jums neatvers, parādīs, ka nav tādas adreses. Tāpēc vienmēr ir indeks, kā pirmā lapa. Tā, un izvēlamies obligāti PHP. Tā, un saglabājam mēs viņu mūsu testa lapītē. Saglabājam. No, tā, te mums arī ir indeks. Tagad varam uploadot visu. Ops, ok. Un varam iet pārbaudīt. Tā, manā gadījumā, ja nemaldos, bija post atstarpe test. Un reku ir mūsu mājaslapa. Protams, visu var pārtaisīt. Un reku arī PHP warnings. Kļūda, precīzāk teikt. Vienkārši jau pieredze nedaudz pie angļu valodas. Kļūda tāda, ka nav atrast iekšā indeksa PHP faila. Mūsu šitas pievienotais fails, tur bija login PHP. Un viņš uzmeta erroru. Rekur ir kādā līnijā ir errors. Tāpēc mēs varam pastīties, vai tiešām tā ir tā līnija. Tā, kods 45. līnija. Un rekur ir include config PHP. Tā kā, jā. Nākošajā video parādīšu jums, kā ielikt skriptus, un kā pārtaisīt vispār šīs daļas. Tas ir sidebārus, vienu otru. Pārtaisīt tādā ziņā, lai jums būtu vairāk un vienādi pēc izskatiem teibliņi. Tās. Es domāju, ka jūs sapratāt. Jā, un. Jā, to es arī jums parādīšu nākošajā. Tā kā nav nekas grūts saistībā ar mājaslapām. Tikai vajag bišku pacīnīties pašiem. Tā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, jautājiet, kā arī sveiciens Dzivteram. Čelis atkal mums pazudis. Tā, tas laikam arī būtu viss. Tā kā līdz nākošajam video, teiksim tā. Jā, centīšos 2 dienu laikā ielikt atkal nākošo. Tā kā gaidiet. Ceru, ka kādam noderēs. Paldies un uz redzīti!